Lielai daļai tvīņu zvaigznājā dzimušiem jūlijas iesāksies saviļņojoši ar divējādām sajūtām, kur uzreiz būs grūti izšķirties, kas ir kas, kurā virzienā, kas rādās, kas ved, kur likt savu fokusu, kur vērst savu enerģiju. Savā ziņā tas patiesi nevelti ir saviļņojoši, jo lielai daļai viņu zvaigznājā dzimušiem, īpaši sākotnējā posmā, nozīmīgi lēmumi tiks pieņemti tieši nākošo 7 gadu pamatam. Tādēļ šīs te sajūtas tik izteikti spēcīgas un dziļi iekšēja pārliecība par lēmumu virzību nozīmību nav mazsvarīga. Dviņu būtība pati pēc dabas bieži vien mēdz būt dažāda. Tas nozīmē, ka šobrīd pat varētu būt vēl sarežģītāk nospraust kādu vienu virzienu, vienu fokusu un tur arī veltīt savu laiku, savu enerģiju, savu ieguldījumu. Var gribēties mainīt domas, mainīt virzienu, tad atkal pārdomāt, tad atkal, vai arī skriet uz vienu pusi, skriet uz otru pusi, taču šeit būtu būtiski šo te virzienu un fokusu pēc iespējas virzīt vienā izvēlētā mērķī. Citādi tas ir nedaudz uz tiem dviņu zvaigznā dzimušiem, kuri vairāk jau otrā pusē pēc datumiem nākuši šajā pasaulē. Viņiem tomēr ir šīs iespējas izvēlēties arī vēlākos šī gada mēnešos, pat vēl augustā, daļai septembrī. Lai cik tas dīvaini neizklausītos, kā tad tā, kāpēc vieniem tā, vieniem tā. Šeit jāsaprot, ka nevelti katram ir savi datumi, savi laiki un tiecīgi ietekmes gan raksturlielumu, gan izvēļu, gan tālāko notikumu. Skatoties katru individuāli, šeit būtu iespēja vēl precīzāk nodefinēt un iedot redzējumu. Tātad viss, kas būtu svarīgi zināt, ir sajust, saskatīt, nospraust sākotnējā posmā dzimušiem dviņu zvaigznājām savu vienu konkrētu virzienu, vismaz pa 70%, un otrā vai vairākos veltīt aptuveni 30%. Un šeit iet runa par to sfēru, kas ienes naudu. Tieši šajā jomā attiecās šie ieteikumi, tāpat tiem, kas vairāk otrā pusē dzimuši. Ieteikumi tieši tāpat ir par sfērām, kas ienes naudu, kur jau var skatīties tās izvēles pavilkt garumā, un var tomēr būt jau tā, kad ir 40-60% sadalījums un var fokusēties divos virzienos. Kas attiecās, te būs jautājums tiem, kas ir vairāk pa vidu, tiem tad ir tā iespēja
nedaudz pašūpoties vienā vai otrā virzienā. Tas nozīmē 50/50 un vienā vai otrā virzienā procentāli plus mīnus 50%. Protams, rodas jautājums, ko tad pārējās jomās, ko attiecību jomās, ko veselības jomā, no kā būtu jāizvairās. Tad šeit pilnīgi skaidri un noteikti nav tādu šķēršļu un ierobežojumu, no kā būtu jāizvairās, izņemot to, kas jau tik minēts, un vienīgais, no kā būtu jāizvairās, neizdarīt izvēli, nevirzīties uz priekšu, stāvēt uz vietas, nekur nevirzīt savu fokusu. Tas būtu tas, kas būtu līdz ar to nokavēts. Kas attiecās uz attiecībām, attiecības gan lūksies būtiski kauks pēc ieguldījuma laika uzmanības, lai gan vairāk vajadzētu vērsties uz savu mērķu sasniegšanu, skatīties tajā jomā, kas ienes naudu. Tas nenozīmē, ka attiecības jāatstāja novārtā, tas nozīmē, ka attiecībām jāvelta tik, cik minimums to pieļauj, lai attiecības eksistētu, būtu saglabātas un būtu otrā puse saņēmusi to uzmanības minimumu. Un šeit pat var paskaidrot, ka šis te ir ļoti svarīgs posms un mēģināt šo kopā būšanas laiku saraut brīžos, kad arī pašam ir nepieciešams ielikt savā fiziskā ķermenī, kad pašam dvīnim nepieciešams nedaudz miers vai pastaiga vai sports vai izklaide, tad to arī tā apvienot. Kas attiecās uz veselību, nav izslēgts, aizmirsts un svarīgi paliek arī fiziskais ķermenis. Jāatceras par balansu, ja kādu dienu vai vairākas dienas nācies ielikt savā mērķī, tad attiecīgi fiziskam ķermenim var veltīt laiku, ko pavada kopā ar savu otro pusi. Līdz ar to būs iespēja saraut abas šīs te jomas, un tad atkal var pievērsties mērķu sasniegšanai.